Labdien! Esmu Oskars Vančels, biznesa augstskolas turība docents, informācijas tehnoloģiju kadres vadītājs. Mani sauc Iveta Upīte. Strādāju biznesa augstskolā turība. Mani sauc Ilmārs Vīksne un es biznesa augstskolā turība vadu IT2 nodarbības. Mani sauc Jolanta Puķa un es mācu psiholoģiju gan studentiem, gan skolēniem. Ieva Bruksle, esmu ekonomikas pasniedzēja, mikroekonomika, makroekonomika, tie ir mani priekšmeti. Lācīts gluži nebija, bija tāds samērā maza izmēra sunkaķītis, jo šodien uz to rotaļlietu skatoties īsti nevar saprast, vai viņš ir suns vai viņš ir kaķis, jo asti tā kā sunim, purniņš tā kā kaķītim, tad tā bija tā mana mīļākā rotaļlietiņa. Viņš bija gaiši zilā krāsā un ar zaļām acīm. Tad tā bija tā rotaļlietiņa, ko es arī ņēmu uz skolu līdzi un tāda mīļākais draugs. Un tās manas nāk arī tā no iepriekšējām paudzēm, un māsa pārmanto lielās māsas un brāļa manas, tā kā to mantu ir kļuvis manām daudz. Darbs ir apbrīnojams, jo adīšana prasa lielu pacietību. Un vispār šī pelīte ir ļoti atraktīva. Varētu būt šāda pelīte dāvināt. Man lielam bērnam ir kaut kas šāda te tipa adīts, arī ar izšūtām akstiņām, tāds lāčuks, kuram ir, man liekas, kad baidos samalot gadi 11, un lieto pat labam mazā meita. Tā kā, šīs ir tās mīļās mantas mašīnā ņemamās, gultā ņemamās, un, manuprāt, jokas. Bērniem patīk. Katru gadu sanāk dāvināt arī bērniem. Laika ir maz un dāvanas parasti, tad kaut kā tiek pirktas, varbūt iepriekš rūpīgi pārdomājot, uzklausot bērnu vēlmes, samērojot tās ar iespējām, un dāvanas vienkārši tiek pirktas tā ātri. Spēles reizēm ir gadījies, ka uzdāvina vienādas, manuprāt, reize viena tikai, kad bija grāmatas uzdāvināts vienāds. Kopumā viņas ir drošas, un es domāju, ka viņas arī ir daudz mīļākas nekā industriālās rotaļlietas, jo te ir arī tā darinātāja attieksme pret šīm rotaļlietām. Tas, protams, arī bērnam uzreiz ir daudz mīļāk. Vēl kas ir labi, ka viņas ir mīkstas. Bērns viņas var čamdīt, spaidīt, kā es to šobrīd daru. Un attiecīgi no tā iegūt arī kaut kādas sev patīkamas un mīļas sajūtas. Kopumā es vērtēju viņas, izņemot matus, kopumā es vērtēju viņas kā ļoti foršas un mīļas rotaļlietas, kas bērniem, protams, būtu daudz sirsnīgākas nekā industriālās rotaļlietas. Manuprāt, jebkurā gadījumā pirmais, kas varbūt ir jāuzteic, jāpaslavē, tad šis ļoti rūpīgais roku darbs. Es kā varbūt savā laikā izbijis rokdarbinieks, es zinu, ko nozīmē šāda smalka, tamborēšanas, adīšanas tehnika, un protams, kā šādu rotaļlietu lielākā priekšrocība ir tā, ka tās nekad neatkārtos vienu otru. Jā, tās tiešām ir jaukas, jā. Šeit gan viena problēmiņa bērniem mūsdienu ir, jā. Ja jūs ienākat jebkurā, dzīvoklī, kur ir bērni, jā, jūs apskatīties apmēram metru augsta kaudze ar rotaļlietām ir, jā. Un bērniem ir grūti, tās vērtību sistēmu novēlēt, jā, ja pārāk daudz, jā, apmēram tas, jā. Tad tur ir jāpiestrādā pie kaut kā, lai bērniem parādītos, lūk, šitā vērtību sistēma, jā, kas ir labs, kas ir slikts. Ho, ho, ho! Kas par mantām? Vēl līdz jaunākajam daudz jāsāsta. Zum, rotaļlietas, augstākā klase. Tagad visādi tur lucīši, koka gādi, visādas tur lēles. Šī ir štelle. Kā bērni priecāsies šitā līdz 5 gadi. Šitā pēc 5 gadi, vai arī pieaugušajiem, kur tādu vēl var dabūt? Vienkārši brīnišķīgas manas, kas par kājiņām. Man tādu vienu vajadzētu, nekas, bet es vēl salasīšu. Ho, ho, ho!
Jāiet tālāk lasīt. Ar 2 būs par maz. Karsti. Augstākās klases. Neacis izraut. Mutām nam. Kā miegu mantu var izmantot. Ļoti laba. Šī dāmām pastīti var taisīt. Lūk, apkārt gumijas likt. Vienkārši brīnišķīgi. Jāiet vēl lasīt būs montas. Līdz jaunā gadām vēl tāls ceļš.